14 solu, 13 nošu do mažora zvanga. Tas nozīmē, viennieks ir do, divnieks ir re. Tu sāc šeit ar 1, 2, un tad turpini uz priekšu. 3, 4, rokas vienkārši iet uz priekšu spēlēt ar abām rokām. Un tad var aiziet augstāk vai zemāk. Un uz leju. Ja tev liekas, ka neskan augstākās notis, pamainīt leņķi it kā, tu esi vairāk tā kā no augšas, it kā tā zvanga būtu vairāk pret tevi. Tāpēc, ka sanāk, ka viņa ir tālāk un atkarībā cik tālu tu liecies, tā kā ja tu, piemēram, liecies atpakaļ uz aizmuguri un tad spēlē, tad ir viegli tā kā netrāpīt pa vidi tai mēlītei. To vajag patrenēties vienkārši. Vai arī paņemt mazās vālītes, ar tām ir super viegli spēlēt. Šī dizaina zvangai ir ļoti viegli spēlēt akordus, jo tev nav jāzina baigi daudz par notīm, kas atrodas akordos. Viennieks un nākamās divas smēlītes ir do akords. Divnieks un nākamās divas būs re minors. Trīnieks un nākamās divas būs mi minors. Fā mažors sākās no 4. fā. Un tad sol. Un lā. Un lā ir arī šeit. Un si. Un, protams, ka tu vari pievienot zemās notis, kā basiņā iekšā. 5, 1, 3, 5. Ņem un spēlē.